Vai tavuprāt šis projekts var mainīt tavu dzīvi? Vai tas ir mainījis tavu dzīvi, tavu perspektīvu, varbūt mērķus? Tas viennozīmīgi ir mainījis manu dzīvi. Ja es paskatos pirms gada un uz sevi tagad, tad mana dzīve ir apgriezusies kājām gaisā, ir daudz jaunas iespējas un jā. Čau visiem, mani sauc Anna, un mēs tiekamies Young Media LV 4. podkāsta epizodē par jauniešu iespējām. Iepriekš pie mums viesojās Ulla, kura pastāstīja par ļoti interesantiem projektiem studiju laikā un kā studēt ārzemēs, bet šodien pie mums ciemos pirmajā daļā ir Jeļizaveta, kur pašlaik mācās franču līcē 12. klasē, vai ne, es nemaldos. Un kopā ar saviem dombiedriem ir izveidojis ļoti unikālu un sabiedrībai noderīgu projektu, kas ir Demokrasija, ko mēs varēsim redzēt arī video krekliņos, kas noteikti ir jāievēro. Un šis ir jauniešu veidots projekts, vai ne? Jauniešu iniciatīva, kas atbalsta cilvēkus ar redzes traucējumiem tieši saistībā ar vēlēšanām. Paldies, ka tu mums uzrakstīji un pieteicies, ka tu labprāt būtu arī mūsu podkāstā. Un varbūt tad pašā sākumā tu varētu iepazīstināt ar sevi. Kas tu tāda mums te esi atnākusi? Tātad sveiki visiem. Domāju, ka īsumā saukšu sevi par Lizu. Visi kā man dombiedri un projekta dalībnieki. Paldies jums par šo iespēju. Tātad, kā jau minējāt, mācos Rīgas franču licejā ar saviem klases biedriem. Pagājuši gadu bijām saņēmuši uzaicinājumu no Luksemburgas skolas rakstīt šādu projektu. Tomēr tajā brīdī tēma vēl nebija izdomāta, un 3 mēnešus tad mēs domājām, ko tādu vērtīgu un nozīmīgu mēs varētu saražot, un nonācām līdz šai tēmai par neredzīgiem cilvēkiem. Tas īsumā viss par pirmo posmu sākotnējo. Jā, pirms šī projekta, kas nozīmē projekta rakstīšana, dalība un tā tālāk, tu esi devusies arī citos mazākos projektiņos, Erasmusiņos? Nē, pirmā pieredze un tik liela, un īstenībā nevar aprakstīt ar vārdiem, jo neko īstenībā par Erasmus projektu nebija zinājusi, un tad pirmā reize mēs paši rakstam, 30 cilvēki komanda, un tikai 2 no tiem vispār bija kādreiz devušies un zina kaut ko par Erasmus projektu. Tāpēc priekš mums un arī priekš manis tā bija balta lapa un pavisam jauna pieredze. Varbūt tu varētu pastāstīt vairāk par to, kas tad ir šis Demokrasija projekts, kāds ir tieši mērķis un cik ilgi jau tas norisinās, vai kāds tas projekts tāds laika posms? Ar lielāku prieku. Tad uzaicinājumu, ko bija minējis iepriekš, mēs bijām saņēmuši maijā. Tad jūnijā, kā es arī biju minējusi, domājām par tēmu un arī atradām sadarbības partneru 9. vidusskolu, kas atrodas blakus Alfai. Arī pirms tam nebija nekādas komunikācijas, sadarbības ar viņiem, arī jauni kontakti un pavisam jauna komanda, jo iepriekš bija darbojusies Rīgas franču licēja pašpārvaldē, un tad izveidojām jaunu kopienu. Runājot par Demokrasiju, kā jau nosaukumā var saredzēt un sajust, tad salikām kopā demokrātiju, Demokrasija, un tad pamainījām vārdu beigas un ielikām sī, tad redzēt, un pievērsāmies tēmai, kas īstenībā līdz šim Latvijā netika aktualizēta, tad neredzīgie cilvēki, viņu ikdiena un vispār viņu loma demokrātiskos procesos. Un šeit vēlos pieminēt, ka domājot par tēmu vispār nebijām aizdomājušies par to, ka drīzumā mums Latvija ir vēlēšanas un pavisam drīz rudenī. Un tad patīkami sakrita, jo uz doto brīdi arī pavēras durvis ļoti dažādas, un daudzi ar politiku saistīti cilvēki ir ieinteresēti šajā projektā patiešām kaut ko uzlabot, un arī vairākas institūcijas projekta laikā bijām sadarbojušies ar Latvijas neredzīgo biedrību, ar nevalstisko organizāciju Apērons, ar kuriem
daudz komunicējām un kas mums deva to pamatinformāciju. Arī veicām intervijas ar neredzīgiem cilvēkiem, lai tiešām izprastu to problēmu, kas tagad ir. Un vēlāk vēršoties pie centrālās vēlēšana komitejas pēc datiem, saņēmām atbildi, ka datu nav. Vienīgais, ko var atrast, ir dati par to, cik Latvijā ir neredzīgo cilvēku. Un, ja mēs runājam par tiem, tad tie arī nav precīzi, atkarībā no avota. Tur atšķirība 2000 kaut kādi. Tas ir būtiski. Tas ir būtiski. Un, proti, šeit mēs jau nevaram runāt par kaut kādām citām tēmām, kas ir saistīti ar neredzīgiem cilvēkiem. Tad ir ap šo visu. Un tad pēc būtības esam pirmie, kas bija aizdomājušies par šo un kaut kā attīstam. Un uz doto brīdi tad rekur maisi, tad varam svinēt gadu, kā jau strādājam pie šī visa. Bet tad var saprast to, ka jūs arī apskatāt to, kā cilvēki var tikt pie informācijas un to pašu vēlēšanas procesu. Jo ir šiem cilvēkiem īstenībā tiešām uzziņas avoti, kur noskaidrot šo informāciju. Nu tādā tieši, un tas, kā viņi balso, es vispār nekad neesmu to iedomājusies. Tad tas pētījuma process ir vērsts un apskata tās 3 tēmas lielās, 3 virzienus. Pirmais vispār, kā tikt, vai mēs varam pārvietoties, es kā neredzīgais cilvēks, kā es varu tikt līdz tam vēlēšanu iecirknim. To pašu darīja arī Luksemburga, tad visi uzdevumi, visi mērķi mums bija vienādi, un apskatījām gan Latvijā, gan Luksemburgā, ko apmaiņas laikā arī salīdzinājām. Domājām un strādājām arī pie tā, kā cilvēki iegūst informācijas. Pat tiešām tagad situācija uzlabojas, jo daudzas valsts mājaslapas tagad domā pie tā, kā integrēt dažādas tehnoloģijas, lai neredzīgie cilvēki arī varētu gūt informāciju līdzvērtīgi kā mēs. Un tad pats trešais tas posms, tad pats vēlēšanas process, kā cilvēks var veikt savu izvēli tā, lai viņa ir aizklāta, tā balss, un lai neviens cits arī nevarētu ietekmēt, jo uz doto brīdi, kā mēs bijām noskaidrojuši, Latvijā pastāv iespēja doties ar pavadošo personu, bet mums ir jāsaprot, ka mēs, kā pilsoņi, un katrs no mums ir tiesības, kā es jau biju arī minējuši, uz aizklātu un balsojumu, un tad tiem cilvēkiem uz doto brīdi nav šādas iespējas. Jā, un jums projektiņš jau norit, es saprotu, maijā būs gads. Jā. Vai tās ir projekta arī beigas? Jūs esat ievākuši datus par to, kāds process notiek, un kad jums beidzas pats projekts? Uz papīra 30. jūnijā. Šeit vēlos izcelt, ka apmaiņas laikā mēs arī atradām 5 iespējamus risinājumus, ko mēs varam piedāvāt gan Luksemburgā, gan Latvijā, un braucienu laikā mums bija lieliski iespēja vienu dienu organizēt panelu diskusiju, kura piedalījās Centrālās vēlēšana komitejas priekšsēdētājs, ja es nekļūdos, Māris Viedris. Viņš attālināti pieslēdzās, kad mēs bijām Luksemburgā, pārstāve no Eiropas parlamenta, kā arī no Euroblind organizācijas, un tad mums bija iespēja arī noprezentēt visu, ko esam saražojuši un secinājuši, un tas, kas mums ir palicis uz doto brīdi, visu apkopot un noformēt oficiālus dokumentus, papīrus, ko mēs varam iesniegt, un arī saņemt oficiālu atbildi. Kas ir varbūt tie ieteikumi? Var ar kādu padalīties? Ko mums vajadzētu izmainīt? Vai ziņās, vai sabiedrībā, vai pašā procesā? Mēs vairāk domājam par tehnoloģijām, ko mēs varētu integrēt, lai atvieglotu pašu vēlēšanas procesu. Tad to trešo posmu, par ko bija runājis, tad tas brīdis, kad cilvēks veic savu izvēli. Bijām domājuši par dažādām mašīnām, jo Beļģijā pirms kādu laiku viņi bija izmēģinājuši, un tas patiešām strādāja. Arī Polijā pirms kaut kādiem 10 gadiem veica pētījumu un arī integrēja tajā vēlēšana procesā tādus šablonus, ko var izmantot. Tad piedāvājam mūsu
mūsu atbildīgām personām tieši tās tehnoloģijas. Runājot par to pašu infrastruktūru pilsētā, īsnībā Latvijā situācija ir daudz labāka nekā Luksemburgā. Veicot pētījumu, bijām noskaidrojuši, ka tās vietas, kur bija renovācijas un kaut kāds pārbūves, mēs cenšamies nodrošināt visu nepieciešamo, gan runājot par ceļu, gan par luksuforiem vispārējo, un arī ir Eiropas regulas, kas nosaka, tad likums nosaka to standartus, tāpēc šeit vienkārši vajag turpināt un attīstīt šo. Bet jā, lielāka problēma ir tajā trešajā un pašā pēdējā posmā. Runājot arī par informāciju, kā bijām noskaidrojuši, visvairāk audio formātā cilvēki iegūst informāciju, proti bija minējusi par mūsu valsts iestādēm, tagad viņi pārtaisa visu tekstu mājaslapās PDF formātā, ko dators spēj nolasīt, un tas ir liels projekts, jo, ja mēs aplūkojam un apskatām citas mājaslapas, visdažādākas, tad ļoti bieži informācija ir bildes formātā, un tad dators to nespēj nolasīt, un tad cilvēks nevar saprast un zināt. Smuks vizuāls, bet informatīvi tas neko nesniedz. Un bieži vien, taisot mājaslapas par šo nedomā, bet arī ir regulas, ka šo nosaka, un mums vienkārši vajag, man liekas, sabiedrībā arī vairāk runāt par jau esošiem kaut kādiem, nevēlos viņu saukt par noteikumiem, bet kaut kādiem nepieciešamiem pielāgojumiem, kas mums būtu jāintegrē ikdienā un vairāk varbūt jāsako līdzi, vai patiešām tas izpildās vai nē. Jā. Kāda tieši tava loma projektā? Jūs esat 30 cilvēku komanda? Jā, mēs esam 3 koordinātori no Latvijas, tad 2 cilvēki no Rīgas Franču liceja, vēlāk parādīsies arī Pēteris, no 9. vidusskolas Lidlija viena meitene, un tad 15 cilvēki no Luksemburgas, tur viņiem arī savi koordinatori. Un koordinators nozīmē to, ka tu visu savāc kopā, visiem pasaki darbus un kas jādara. Jā, patiešām, tu esi tas cilvēks, kas dara visu, un tev nav brīvdienu, tu esi tajā visā ar galvu. Mūsu gadījumā mums bija atbalsta personāls, tad skolotāji, bet mums nodrošināja visu nepieciešamo, bet no tēmas līdz pašai realizācijai visu esam darījuši paši, un pēc būtības skolotāji bija vienkārši tie, kas bija nepieciešami, lai noformētu dokumentus un vispārējo. Es biju tas cilvēks, kas izdomāja tēmu vienā saulainā dienā, jo iepriekš, tur ilgs stāsts, bet man bija iespēja paviesoties Juglas ciematiņā, un ļoti daudz bijām diskutējuši par demokrātiju, mūsu lomu un vispār kā mēs varam palīdzēt mūsdienu apstākļos mūsu sabiedrībai un stiprināt to garu un tā tālāk, un tad kaut kā viss tik vienkārši salikās kopā, un visiem bija tāds aiziet pētam, jo arī nevienam no mums pirms tam īstenībā, godīgi sakot, nebija ienācis prātā, ka ir tāda sabiedrības grupas, kuriem ir atšķirīga ikdiena. Un krietni atšķirīga. Krietni atšķirīga, jā, un tad pašiem jau palika interesanti un sākam pētīt. Paldies 9. vidusskolai par telpām, un kur visu vasaru pēc būtības mēs bijām pavadījuši, katru dienu tikāmies, proti dažādā sastāvā, bet process nebija vienkārši. Jo šis arī ir bišķiņ savādāks, tas nav tā, ka tu piesakies un aizbrauc ceļojumā, bet tas tā kā arī darbs pēc skolas, vai ne? Visu laiku tev tur ir jābūt aktīvam. Tu ir viegli savienot vispār ar vidusskolu, ar pēdējo klasi, ar eksāmeniem. Ir grūti. Ņemot vērā, ka bija koordinātori, tad bija atbildīgi par aktivitātēm,
kas jau noris apmaiņas laikā, par to, lai es piešķirtu katram dalībniekam lomu, lai viņš jūtās ieintegrēts un arī varētu piepildīt kaut kādus savus sapņus, realizēt kaut kādus savus mērķus, jo proti katrs no mums nāca ar dažādiem tiem pamatmērķiem un to vēstījumu, ko mēs gribam nest tālāk. Kāds bija domājis par pašu tēmu, ja, kaut ko uzlabot, kaut ko mainīt. Priekš kā tā bija vienkārši pieredze, ja, piedalīties kaut kādā projektā un būt noderīgam. Tad jā, pēc būtības bija tas cilvēks, kas uzturēja to garu un koordinē visu, lai viss notiek laikā, veidoja visus kalendārus un visu pārējo. Tāpēc viennozīmīgi ir grūti sekot līdzi gan mācību procesam, gan projekta attīstības gaitai, jo tev ir tik daudz termiņu un ļoti bieži arī termiņu ievērošana nav atkarīga tikai no tevis, no kaut kādām papildus organizācijām, ar kurām sadarbojāmies, un arī katram dalībniekam ir sava personīga dzīve, kaut kādas citas aktivitātes, un vajadzēja ņemt vērā katra cilvēka nepieciešamības un viņa grafiku, un tad visu būvēt tā, lai mēs varētu visi tikties kopā, strādāt, un lai cik mums bija laiks. Pēc būtības 3 mēnešos pēc budžeta saņemšanas, lai mēs varētu visu realizēt tā, ka mēs aizbraucam, un uz vietas mums viss ir skaidrs, un atklāšu jums, ka mums pa minūtēm viss bija sadalīts visām 8 dienām. Mums bija ļoti daudz papīra, ļoti daudz tabulu, un, manuprāt, mums sanāca ļoti veiksmīgi. Augsta latiņa mums bija sākotnēji, un esam realizējuši visu iecerēto. Man liekas, ļoti forši. Tas nav vienkārši tāds projekts, kur tu aizbrauc uz ārzemēm, bet tiešām veicina izmaiņas, dati, kas var noderēt arī pašai valstī, politikai un vispār iestādēm. Varbūt tad pirms mēs tiekamies ar tavu kolēģi, tu vari pateikt, kāds tas sajūts, ka projekts drīz beigsies? Labi, tev beigsies arī vidusskola, tad būs divas lielas lietas, kas būs beigušās. Ir bēdīgi, es pateikšu godīgi, jo tīpaši pēdējās dienās visi tik ļoti bija iedziļinājušies un tik liela motivācija katram bija tālāk strādāt, bet ņemot vērā, ka daudzi tagad turpinās savas gaitas universitātē, brauks citām valstīm un tur būs citi izaicinājumi. Diez vai mums tagad būs laiks pašiem kaut ko attīstīt un turpināt, bet tagad es personīgi uztraucos par tiem rezultātiem. Ļoti gribētos nodot šo visu izpētes procesu kādam citiem jauniešiem, kas būtu gatavi arī ienest kaut kādu ieguldījumu. Jo arī tās aktivitātes, ko bijām plānojuši katru dienu, arī bija vērsti uz to, lai rastu un stiprinātu to motivāciju un attīstītu to darba kultūru viennozīmīgi. Katrs ļoti daudz ko bija iemācījies un gribētos, lai šīs prasmes, ko ieguvām un kompetences arī būtu noderīgas tālākais gaitās attīstot šo projektu. Es ceru, ka jums tas viss sanāk. Jā, tas uztraukums, tas ir tavs projektiņš, daļa no manas dvēseles ir tajā, un es kā cilvēks, kas ir bijis no paša sākuma līdz pašām beigām, un kas zina, kā katram gāja, un arī cik daudz pārdzīvojumu bija katram, un ļoti daudz šaubījās sanāks, nesanāks, jo atbildības līmenis bija ļoti augsts, un visu mēs to bijām izdzīvojuši un piedzīvojuši kopā, un mums ir tāda ģimene jauna radusies, un pēc pāris gadiem ceru, ka mums būs kaut kāds fiziski taustāms rezultāts, un tad domājam par to, kā šo nodrošināt tagad.
Nē, tiešām superīgi. Tā kā klausoties, vispār dzirdot par šo projektu, tā kā tiešām, kā izdomāt šo tēmu un tiešām rast īsus risinājumus, tiešām iedot labumu sabiedrībai, tas tiešām super. Un arī tas, par ko visu laiku bija jādomā, proti mums 30 cilvēkiem šī tēma bija saistoša, bet runājot par kaut kādām mazāk, domājot par sabiedrības grupām, ar kurām ikdienā varbūt mēs tik bieži nesastopamies, ļoti svarīgi bija rast interesi arī citos jauniešos, parādīt, kāpēc tas ir svarīgi, kāpēc mums ir jādomā par šo. Arī bija jārāda interese valsts iestādēs, jo, kā es biju minējusi, datu nav, un tad mums bija tas pamatjautājums, kāpēc mēs nedomājam, kāpēc mēs nerunājam. Un paldies arī Signet bankai, kas atbalstīja un palīdzēja mums saražot šos krekliņus. Un bija gatava viņu komanda nodrošināt visu nepieciešamo, kas bija saistīts ar mārketingu un to informācijas popularizēšanu. Arī ļoti daudz strādājām pie mūsu Instagram konta, pie vizuālās daļas tā, lai tā informācija ir piesaistoša un jaunieši un parastie sociālo tīklu lietotāji būtu ieinteresēti ienākt mūsu kontā un palasīt un gūt savu kaut ko jaunu un uzzināt jaunu informāciju. Es varu skaidri un gaiši pateikt, mums ir stāvs aizkadrā mūsu sociāla mēdīja komanda, bet viens no komandīgas cilvēciņš un jūsu sociāla mēdīja ir superīgi. Paldies. Tas vizuāls ir superīgs, viņš ir uzrunājošs, viņš vizuāli fantastisks. Paldies. Tā kā darbiņš ir superīgs. Pateikt novēlējumus Citiem jauniešiem, kas varbūt raksta savu pirmo projektu, vai gribētu rakstīt, vai dosies projektiņā. Varbūt no kā nebaidīties, vai varbūt no kā baidīties. Jā, pirmām kārtām jābūt drosmīgiem. Tas iekšējais spēks, man liekas, ļoti daudz ko ietekmē un ļoti daudz ko dod. Esiet radoši, dariet, ticiet tam, ko jūs īstenojat, jo tad noticēs arī citi. Un jūs piesaistīsiet citus cilvēkus, un jūsu komanda būs daudz, daudz lielāka, un kopā jūs varēsiet izdarīt daudz vairāk. Un, manuprāt, šie divi aspekti ir tas dzinējspēks un tas, kas nodrošina mums tādu gaišu un priecīgu nākotni, jo bez drosmes nekas neizdosies, un arī atbildības sajūta ir arī ļoti svarīga lieta, gan pret sevi, gan pret citiem, gan pret tavu komandu, gan pret tiem cilvēkiem, kuru labā tu to dari. Mūsu gadījumā tie ir neredzīgi un vairedzīgi cilvēki. Jādomā, jāmīl, jāturpina. Paldies. Super, paldies. Ok, ļoti labi. Tad mēs tūlīt tiekamies ar Pēteri. Jā, kurš pastāstīs vairāk par pašu projektiņu. Tā kā super, paldies. Jā, paldies. Un turpinot tālāk šo epizodi, mums viesosies arī Pēters, kas pastāstīs mazliet vairāk par finanšu un projektu rakstīšanu tieši šajā konkrētajā projektā. Tā, mēs turpinam tālāk epizodi, un tagad otrajā daļā pie mums ir Pēters. Pēter, pastāstīsi par sevi. Sveiciens, man sauc Pēters. Es esmu no Rīgas Franču liceja. Kopā ar Ļizu mēs darbojamies pie projekta Democracy, un es projektā vairāk atbildu par to dokumentu pusi, juridiskajiem jautājumiem un atbild par to, kā vispār piekļūt pie finansējuma un īstenot projektu kvalitatīvi. Tāds ļoti būtisks uzdevums, es teiktu. Jā, bez naudas nav projekta. Nē, noteikti nav. Varbūt pašā sākumā es zinu, ka jūs nesen devāties uz Luksemburgu. Kā tev tur gāja? Luksemburgā gāja fantastiski. Nedēļas laikā iepazīt ļoti daudz jauni cilvēki, jaunieši no visas Eiropas. Un arī aktualizēt mūsu projektu tēmu, kas ir neredzīgo cilvēku iekļaušana vēlēšanās. Esam raduši risinājumus un esam gatavi arī šeit Latvijā turpināt strādāt. Jā, ok, super. Es saprotu to, ka jums nosacīti piedalīties projektā piedāvāja, bet
Tas tik un tā nozīmē, ka projekts ir jāraksta, jāsaprot, kā rakstīt, kur meklēt informāciju vai atbalstu. Varbūt var pastāstīt tiešām par to procesu, ko tas nozīmē uzrakstīt projektu. Jā, pie mums pagājušā gada pavasarī atnāca tāds interesants piedāvājums, vai jūs nevēlaties doties apmaiņā uz Luksemburgu. Luksemburga izklausās lieliski, mēs teicām jā, bet tad bija jāsāk arī tā darīšana. Darīšana ir diezgan daudz. Tas, ar ko mēs sākām, mēs vispār apzinājām, kādas ir opcijas rakstīt šos projektus. Sazinājāmies ar Jaunatnes lietu starptautisko programmu aģentūru. Bija tikšanās klātienē, kur parunājām par to, kādas ir mūsu iespējas, un sapratām, ka mums tas vispiemērotākais variants ir jauniešu apmaiņas projekts. Kāpēc jauniešu apmaiņas projekts? Tāpēc, ka tas paredz īslaicīgu došanos apmaiņā no 5 dienām līdz mūsu gadījumā tās bija 7 dienas došanās apmaiņā. Un tad konsultācijās ar šo aģentūru un jau meklējot dažādus papildus resursus, rakstījām projektu. Sākām ar to, ka uzrakstījām projektu. Projektu rakstījām kopīgi, visas 3 partnerorganizācijas, un tālāk iesniedzām projektu, un tad jau bija projekta apstiprināšana, kur mums nāca pēc mēnešiem 3, un tad, kad šis projekts tika apstiprināts, bija jāsāk projekta īstenošana. Par projektu īstenošanu šajā gadījumā jāatzīst, ka mums šis process bija pilnīgi no nulles. Mums nebija iepriekš bijusi pieredze par to, kā īstenot projekts, un šajā gadījumā es aicinātu ikvienu jaunieti nebaidīties no tā, ka nav pieredzes, jo informācija ir. Jāsaka, informācija ir daudz, un dažkārt varbūt šķiet, ka nav šī konkrētā informācija, kas ir nepieciešama, taču, ja tiek uzrunātas iestādes un jautāti šie jautājumi un meklēt risinājumi, tad kopīgā ceļā var saprast, kas tad īsti ir jādara. Pēc projekta apstiprināšanas, atbilstoši projektu pieteikumam, sākām šo īstenošanu. Ko tā nozīmē īstenošana? Tā nozīmē, sākumā mums vajag sagatavoties projektam. Sākām ar visām finanšu lietām. Sākumā bija jānoslēdz dotācijas līgums. Dotācijas līgumu šajā gadījumā slēdza mūsu organizācija, kas ir Rīgas Franču licejs. Noslēdzām dotācijas līgumu ar JSPA. Un mums liceja gadījumā šī dotācija ienāk Rīgas domas finanšu departamenta kontā, un tad būtībā Rīgas domas finanšu departaments ir šis naudas turētājs, pie kura mēs vēršamies brīdī, kad mums vajag apmaksāt projekta maksājumus. Jā, piemēram, pats rakstīšanas process. Rakstot projektu nozīmē, ka jūs šo principā visu uzrakstat, kas jums ir plānots, ko jūs tieši vai ne pētīsiet, apskatīsiet, uzrunāsiet, runāsiet, brauksiet. Tas nozīmē, ka jums ir viss pa detaļām jāuzraksta. Tā ir? Jā, tieši tā mums ir kopā jāapsēžas un jāsaprot, kas tad ir tas, ko mēs darīsim. Ir jāapraksta ļoti daudz dažādas nianses, kas ir sākot ar šo praktisko īstenošanu gan uz vietas, gan to, kā mēs sagatavosimies, kā mēs ievērosim dalībnieku drošību, kādi ir mūsu kopējie mērķi. Un tas, kā mēs šo projekta tēmu pēc tam paudīsim arī tālāk, kas ir ļoti svarīgi, ka atgriežoties no projekta, mums ir jāpauž mūsu uzzinātais arī tālāk, lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju. Jā, un tagad es tev uzdošu jautājumus, kas Latvijā skaitās par tabū tēmu, kas ir finanses. Kāds ir jūsu projekta finansējums? Jā, projekta finansējums ir aptuveni 30,000 eiro. Tas tieši Latvijas komandai, vai tas ir visiem, gan Latvijai, gan Luksemburgai? Tas ir piešķirts visam projektam, Democracy, un projekta finansējums tiek sadalīts starp 3 organizācijām. Ir tādi 3 galvenās finanšu kategorijas, kas ir individuālais atbalsts. Individuālais atbalsts tiek aprēķināts uz katru dalībnieku, atbilstoši šai vietai, kurā notiek apmaiņa.
Tad ir šie ceļa izdevumi, kas mūsu gadījumā ir Latvijas organizācijām, jo ir iesaistīts 2 Latvijas organizācijas, Luksemburgas organizācija, tad šie ceļa izdevumi ir Latvijas organizācijām. Un tad ir organizatoriskās izmaksas, kas tiek attiecinātas uz visiem dalībniekiem, izņemot pavadošos pedagogus, kas tad ir, lai sektu tādas telpu īres un citas organizatoriskas izmaksas. Un tad visus šos izdevumus kopā saskaitot, rodas šis mums piešķirtais finansējums. Jā, vai izņemot to, ka tā ir super pieredze, bet tas ir skaidrs, vai ne, ka šis projekts, protams, ir pieredze darbiņš, bet tas jau nav tā, ka tā ir alga. Vai ne? Jums visiem tas vairāk ir tāds brīvprātīgā iniciatīva. Tā varētu būt? Jā, tā ir 100% jauniešu iniciatīva, kurā mēs mūsu gadījumā pētam šo neredzīgo iekļaušanu vēlēšanu procesā. Un, manuprāt, lai saglabātu šo deksmi, turpināt darīt, tad ir svarīgi atrast projektu tēmu, par ko tiešām jums ir interese, jo bez šādas aizrautības dažkārt ir grūti rast motivāciju. Jā. Ir arī tādas komandas dalībnieki, kur ir atteikušies darboties. Nu, jo varbūt sākumā pieteikušies ļoti daudz, un tad pēkšņi saprot, kāds varbūt neatbild vai neatnāk. Ir arī tādi gadījumi jums bijuši? Jā, procesa gaitā bija daži dalībnieki, kas pārtrauca savu dalību projektā. Tas gan bija vairāk pēc pieteikuma uzrakstīšanas, tad, kad mēs jau bijām saņēmuši šo apstiprinājumu, ka jādodas, tad, jā, faktiski daži dalībnieki... patika, praktiski negribēja. Jā, saprat, ka neturpinās sadarbība ar mums. Un runājot par to, kas jums ir forša komanda, jums ir sadarbība arī ar citu valsti, jums ir šis finansējums no Eiropas. Es zinu, ka jūs arī sadarbojaties ar dažām organizācijām. Kas vēl jūs atbalsta? Jā, lai labāk īstenot projektu, mēs meklējām papildus atbalstītājus. Šajā gadījumā uzrunājām Signet banku. Signet banka piekrita ar mums sadarboties, tāpēc mums mugurā ir šie lieliskie tēkrakli. Superīgi krakli. Jā, un Signet banka mums nodrošina labāku publicitāti projektu laikā. Tāpat arī sadarbojamies ar Eiropas parlamentu, Luksemburgā, Eiropas Savienības tiesu, kas mums nesniedz finansiālu atbalstu, bet kas palīdz labāk īstenot norises. Jā, un kāpēc tieši tu gribēji piedalīties šajā projektā? Es jau kādu laiku biju domājis par dažādām Eiropas iespējām, jo iepriekš darbojos šeit reģionālā līmenī, bet ne ar dažādiem šādiem Eiropas projektiem. Un visu laiku tā man ir bijusi kā tāda mistika. Un tajā brīdī, kad man kā skolēnu parlamenta viceprezidentam nāca šī iespēja iesaistīties, es nevarēju teikt nē. Es saprotu, ka šī ir zīme, ka man šajā ir jālec iekšā, un tā jau gadu šajā visā arī kuļos. Un tu arī mācies 12. klasē? Jā, mēs... Tas sarežģītākajā posmā jūs paņēmāt vēl projektu. Jā. Ļoti labi. Kā ir vispār darba sadalījums komandā? Jā, esam sadalījuši darbus. Šajā gadījumā katrai no organizācijām, kas mums ir projektā, ir tādi galvenie koordinātori. Licēja gadījumā tas esmu es un Ļīza. Starp mani un Ļīzi ir sadalīts atbildības. Viņi vairāk ir par šo publicitātes daļu, datu analīzi un tādām lietām. Un manā gadījumā tās ir juridiskās lietas. Un tāpat arī pārējās organizācijās. Un tad mums ir šie līderi, kas ir skolotāji, kas, tad, kad mums vajag kādu atbalstošu roku, tad ir klāt un arī iesaistās un palīdz. Un tad ir pārējie dalībnieki, kas kopā ar mums šajā gadījumā raksta projektu, piedalās dažādu aktivitāšu izstrādē, tad arī brauc uz Luksemburgu un ir kā ļoti nozīmīga projekta daļa. Šajā projektā nozīmīgu lomu spēlē skolotāji, vai tā ir vienkārši tāda nepieciešamība, tā kā jūs mācāties tajā skolā? Jāsaka godīgi, ka šajā gadījumā vairāk šis ir jauniešu virzīts projekts, un jaunieši ir šie virzītāji, un tad, ja ir kāds svarīgs jautājums, kas būtu jāpajautā skolotājiem, tad skolotāji ir klāt, bet manuprāt, šī ir projekta pievienotā vērtība, ka mēs kā jaunieši varam doties Eiropā, varam mainīt lietas, varam analizēt un rast risinājumus problēmām. Jā, un es no Ļīzes dzirdēju, ka tas viņai ir
pirmais projekts. Viņa nav devusies ne Erasmusos, ne kaut kur citur. Kāda tev ir ar šo situāciju? Šis arī ir tavs pirmais projektiņš vai nē? Jā, šis arī ir mans pirmais projektiņš. Un kaut kādā mērā varbūt šī ir pat pievienotā vērtība tam, jo mums nav bijis tas skatījums, kā varbūt būtu jābūt. Tas nozīmē, ka mēs varbūt rodam dažreiz kādus neordinārus un radošus risinājumus, balstoties uz kādu iepriekšējo pieredzi, kas mums ir citās vietās un lietās bijusi. Un tad, es šo pat varbūt sauktu par tādu plusu un par piemēru, ka nevajag baidīties un vajag uzdrīkstēties. Es teiktu, arī ļoti laba statistika uzrakstīt projektu pirmajā reizē tik pie 30,000, aizbraukt uz citu valstu un vēl veidot projekts tiešām ir nozīmīgs. Ļoti superīgi. Tavuprāt, jūsu projekts, jums ir superīga sociāla mēdīja komunikācija, jums ir forši izbrauciena sadarbības, vai jūsuprāt, šis arī motivē citus jauniešus, ne tikai jauniešus, kas ir jūsu komandā vai skolā, bet arī ārpus, tā kā plašākā Latvijas mērogā? Es domāju, viennozīmīgi, un mēs arī domājam pie tā strādāt. Mēs domājam doties uz dažādām organizācijām, uz dažādiem pasākumiem, stāstīt šo mūsu stāstu, lai vairāk jaunieši sadarbojas par to, ka iespējas ir un iespējas ir jāizmanto. Un mēs varam kalpot kā piemērs, ka arī bez pieredzes var šajā te darboties un sasniegt lielus rezultātus. Varbūt tev jau ir, es saprotu, ka jums jūnijā šis projektiņš beidzas, varbūt tev ir kādas domas citiem projektiem? Vai pašlaik ņemsi pauzīti? No Erasmus projektiem domāju, ka varbūt jāpaņem pauzīti. Mēs vēl paturpināsim Democracy kā tādu kustību Latvijā, lai aktualizētu šo tēmu. Pats vasarā domāju doties Discover Europe projektā, jo esmu saņēmis vilcienu biļetes ceļam pa Eiropu. Tad šis varētu būt tāds mans otrais Eiropas projekts. Bet noteikti arī studiju laikā skatīšos iespējas, kur piedalīties, jo esmu sapratis, ka šī ir joma, kurā var darboties, kurā var atrast dažādas iespējas, un vajag tikai meklēt un iesaistīties. Ļoti labi, un tad es varētu tev beigās uzjautāt tādus mazos zibjautājumiņus, un varbūt viens no tādiem varētu būt, vai tev labāk patīk darboties savu komandu attālināti vai uz vietas? Uz vietas, viennozīmīgi. Vai tev patīk izveidot vai sekot kādu cilvēku, varbūt līdz izveidotam tādam tiešām konkrētam plānam, vai skatīties, kā būs, tā būs, gan jau saies? Es esmu cilvēks struktūra, man patīk veidot plānus un īstenot plānus. Vai tev ir svarīgs perfekcionisms, vai galvenais, kad ir rezultāts, vai svarīgi, ka tas rezultāts ir tāds, kā tu to gribēji? Perfekcionisms, bet ar dažām pielaidēm. Un vai tavuprāt viens projekts, tieši tev, vai tavuprāt šis projekts var mainīt tavu dzīvi? Vai tas ir mainījis tavu dzīvi, tavu perspektīvu, varbūt mērķus? Tas viennozīmīgi ir mainījis manu dzīvi. Ja es paskatos pirms gada un uz sevi tagad, tad mana dzīve ir apgriezusies kājām gaisā, ir daudz jaunas iespējas, un tas ir mainījis manu dzīvi. Un varbūt nākotnē, protams, atpūtīsies mazliet no projektiņiem, bet tavuprāt, nākamais tavs projekts varētu būt atkal tevis rakstīts un tavs komandas izveidots projekts, vai jau kāda cita izveidots, es aizbraukšu mazā ceļojumā? Es domāju, varētu apvienot gan tādu, paskatīties, kā tad citiem iet rakstot šos projektus, gan uzrakstīt arī pats kādu jaunu projektu. Jā. Ok, super. Paldies, ka atnāc, un arī Līza, ka atnācāt. Un varbūt pašās beigās var iedot tādu ieteikumu. Varbūt cilvēkam, kas arī tagad grib uzrakstīt savu pirmo projektu. Varbūt tāds mazīgs novēlējums, ieteikumiņš. Jāsaka, tici savam lidojumam, tici, ka tev sanāks, un atrodi dombiedrus, ar ko īstenot šo projektu. Tā var būt kāda tava jauniešu biedrība, kas ir tavā apkaimē. Tas var būt to ar taviem draugiem, kas izveido šo biedrību savā apkaimē. Atrod dombiedrus, sazinies ar institūcijām, kas atbild par šiem projektiem, un notic sev un dodies uz priekšu. Man liekas, arī ļoti svarīgi būtu pateikt to, ka visiem, kas klausās un arī sako mums sociālajos mēdījos, vajadzētu noteikti aiziet apskatīties jūsu superīgo saturu, to, ko jūs esat izdarījuši. Mēs noteikti ieliksim linkus, jūs varat vēl atsūtīt, varbūt, ko mums vajag iekļaut vai nē, bet tiešām paldies, ka atnācāt, paldies, ko jūs darat, ir pilnībā superīgi, un tas, kā jūs sadarbojaties citiem jauniešiem, un, man liekas, arī ar citiem, varbūt, kopienām.
Un arī paldies par tavu novēlējumu un ieteikumiem, un paldies, ka viesojos, un arī, ka Līza viesojās, un ja nu tev šī saruna bija noderīga, padalies ar to ar saviem draugiem, kur vēl šaubās varbūt rakstīt savu projektu vai nerakstīt, un paldies, ka klausies Young Media LV podcastu 4. epizodi, un tiekamies nākamajās sērijās. Liels paldies jums abiem par novēlējumu, un paldies, ka šodien atnācāt ciemos uz mūsu podcastu studiju. Ja šī saruna tev bija noderīga, padalies ar to ar saviem draugiem, kuri vēl šaubās par savu pirmo projektu vai jau drīz tajā dosies. Paldies, ka klausījies Young Media LV podcastu 4. epizodi, un tiekamies nākamajā sērijā.